Saka, ka acis ir dvēseles spogulis. Šos acu pārus dalībniekiem tā kā vajadzētu zināt. Bet vai tā ir? Pārbaudam! Kas šī ir par personu? Volejbolists. Volejbolists. Krivenčī varētu būt. Tu uzskati to, ka tu esi zinošs dziesmu svētkos? Jā. Nu, labi. Kas ir šis pa cilvēku? Nu gan. Esmu viņu redzējis, bet es nezinu vārdu. Viņš ir viens no virsdirigentiem. Jāzeps. Haralds. Haralds. Jāzeps Vītols, viņš jau nav tik ļoti aktīvs vairs. Tas ir Edgars Vītols. Tuvu. Edgars Vītols. Edgars Vītols, diriģents un noslēguma koncerta te Aust mākslinieckais vadītājs. Patriša. Īsas pēc Ingas. Izskatās pēc Ingas. Es pateiktu, šīs bildes nav novilktas no interneta, balstoties uz vārdu. Viņi kaut ko nozīmē. Dziesmu svētkos. Režisora vai kaut trenera? Diriģenta vai kaut kas. Varbūt tā ir Lēdija Gaga. Ai, Andreja? Nē, tā nebūs Andreja. Bārbala. Dagmara Bārbala. Dagmāra Bārbela, horeogrāfa, dēļ liela koncerta. Es atvēru Laimas dārzus. Mākslinieckā vadītāja. Ko viņš dara? Viņš dzied, dejo, Viņš ir prezidents Latvijas. Egils Levits? Sinkēvičs. Edgars Sinkēvičs. Edgars Sinkēvičs, Latvijas valsts prezidents. Deputāts. Pēc ļoti dusmīga opja. Mārtiņš Klišans? Klišans. Jā! Mārtiņš Klišans, viens no svētku virsdiriģentiem. Reinis. Guntars. Viņš nav bijis ziņās. Man liekas, ka viņš rīta panorāmu vienmēr vada, bet... Domāju, geste. Tas nav geste. Jā. Purviņš. Jānis Purviņš. Tas ir Jānis Purviņš, horeogrāfs un viens no svētku virsvadītājiem. Deju skolotājs. Dziedātājs. Gleznieks. Jānis Pēters. Jā, Jānis Pēters. Jānis no citiem zēniem. Jāni Petersoni jūs šogad pamanīsiet sabiedriskā mēdīja svētku studijā. Dalībniekiem es novēlu apžilbināt ikvienu ar savu acu skatienu, bet skatītājiem baudīt. Katram tā ir ļoti laba pieredze. Dziesmu svētki, ja? Jā. Paldies visai Latvijai, kad atbrauksiet uz dziesmu svētkiem.